Man daudz jautā, kāpēc tev tur ir doba un šeit nav doba? Un es vienmēr jautāju, kā jūs domājat, kāpēc šeit nav un tur ir? Atbildu, ja šeit ir laukums un te ir zāliens, tad ir divi iemesli, tīri praktiski šai gadījumā, kāpēc šeit nav iestādīti stādījumi. Pirmais, ja mēs ziemā tīram sniegu un lai mums nav jādomā, kur mums viņu likt, tad šī ir vieta, kur var to droši darīt, nesalaužot, nesabojot stādījumus. Tā ir viena lieta, un otra lieta, lai mēs vienmēr tiekam dārzā, šai gadījumā, protams, ar mazo tehniku, bet mēs vienmēr varam iebraukt. Ja mēs šeit piestādām priekšā, tad to var darīt, un tikai vienīgi ar, es teiktu, ziemcietēm. Neko dārgu, tā kā es neieteiktu. Ja? Lai dārzs kalpotu jums, ir svarīgi arī atcerēties daudz praktiskās lietas, kad arī dārzs jālieto ir ziemā. Lai sniegi ir kur likt, šī ir viena no risinājumiem, lai to var izdarīt. Jāsaka tā, dārza jautājumi jau ir, man, kā lai saka, asinīs un kaulu līmenī, un vienmēr varat jautāt jautājums par dārzu, kā labāk izdarīt tās lietas.